Kā verificēt skolēnu datus? Ja jūsu bērns ir Rīgas valsts pilsētā esošas skolas skolēns un tas nav deklarēts Rīgas pilsētā, tad šādā situācijā platformā Mili nebūs pieejams vai kādā brīdī var pārtrūkt piesaistītais atvieglojums jeb pašvaldības piešķirtā atlaide ēdināšanai. Šis atvieglojums tiek piešķirts pamatojoties uz datu pārbaudi PNLP, kuru veids pašvaldības sistēma brīvpusdienu informācijas sistēma tikai tad, ja to pieprasīsiet jūs kā Mili lietotājs. Līdz ar to, ja vēlāk veiksiet deklarēšanās darbības, tad atvieglojuma dati tiks piesaistīti atpakaļ tikai tad, ja Mili platformā veiksiet bērna datu verifikāciju. Lai to paveiktu, bērnam ir jābūt pievienotam jūsu ģimenes kontā. Dodieties uz tā profilu, spiediet uz sadaļu personas dati. Šeit redzēsiet bērna personas datus un lejā pogu pārbaudīt atvieglojumu un izglītības datus. Pirms veicat pieprasījumu, lūdzam uzmanīgi pārliecināties, vai bērna personas kods un izglītības iestāde ir norādīta korekti. Spiediet uz šo pogu un Mili platforma inicijēs datu pārbaudes pieprasījumu Rīgas valstspilsētas brīvpusdienu informācijas sistēmā. Ja brīvpusdienu informācijas sistēmā būs pieejami atvieglojuma dati par norādīto izglītojumu, tad saņemsiet pozitīvu apstiprinājumu. Ja jūsu bērnam jau ir aktīvs maksas pieraksts jeb distances līgums par ēdināšanu un saņemsiet pozitīvu atbildi, tad jums vairs nekas nebūs jādara, jo atvieglojums sāks piemēroties jau sākot ar nākamo ēdienreizi. Informācija par visiem pieejamajiem izglītojumā atvieglojumiem ir atrodama bērna profila sadaļā Atvieglojumi. Šeit jūs varēsiet redzēt detalizētu informāciju par visiem saņemtajiem atvieglojumiem. Ja jūsu bērnam vēl nav distances līgums par ēdināšanu, tad varat droši doties uz pieejamo ēdināšanas pakalpojumu un to noslēgt jau ar pieejamo atvieglojumu. Ja izglītojumam nebūs pieejami atvieglojumi, tad saņemsiet paziņojumu, ka atvieglojuma dati nav pieejami. Šādā gadījumā papildus informāciju varēsiet iegūt tikai vēršoties pie skolas administrācijas vai pašvaldības.